projektu nākamo prezentāciju Rīgas Stradiņu universitāte, nozokomiālo infekciju ierobežošanas un veselības aprūpes resursu optimizācijas kritēriju izstrādi ar pielietošanas algoritmiem un ceļa kartēm. Sveiki! Godājamie eksperti, godājamie klātesošie, mūsu pilotu projekts ir veltīts tādai veselības aprūpes problēmai, kur ir aktuāla visā pasaulē, un tā ir saistīta ar pacientu nonākšanu stacionārā un iespējamu inficēšanos ar dažādiem infekcioziem aģentiem, ka šos pacientus var novest līdz nāvei, līdz paildzinātam laikam atrodoties slimnīcā, līdz sliktai veselībai. Uzskata, ka šādu pacientu visas pasaules stacionāros ir no 7 līdz 15 no katriem 100 ienākošajiem, tas cipars ir pietiekami augsts. Šai problēmai uzmanību lielu pievērsus ir arī Apvienoto Nāciju organizācija un Pasaules veselības organizācija, un arī Latvijas veselības ministrijā ir īpašs plāns, kur ir īpaša nodaļa infekcijas izplatības mazināšana Latvijā, un plāni šie ir veidoti diezgan tuvam laikam, 27. 37. gadam mūsu gadsimtā. Mūsu projekta mērķis ir ļoti konkrēts. Mēs gribam samazināt pacientu inficētību stacionāros, mēs gribam saglabāt dzīves kvalitāti šiem pacientiem un dzīvību, un līdztekus tam iekonomēt veselības aprūpes resursus. Mēs zinām, ka veselības aprūpē nekad resursi nav pietiekami, un jebkura ekonomija būs ļoti nozīmīga, bet mūsu projekta izpildes gadījumā ekonomija varētu būt pietiekami liela. Pilotu projektam ir vairākas galvenās aktivitātes, tām es pieskaršos detalizētāk vēlāk, bet es gribu uzreiz pateikt, ka projekts paredz lielu komunikāciju ar sabiedrību, jo no sabiedrības ir ļoti atkarīgs tas, kā notiks izpratne par šo problēmu, kā, piemēram, piederīgi ierodoties stacionārā sapratīs šo jautājumu un pieņems tos nosacījumus, kurus stacionāri nosaka dažādos brīžos, lai ierobežotu šo infekciju izplatību. Retrospektīvā daļa ir paredzēta statistikas datu apstrādei par šo tēmu. Tas ir apzināt mikroorganismus, kur jau tagad ir finanšu līdzekļus, kur jau tiek lietoti, efektivitāti tiem pasākumiem, kur jau tiek veikti, un izprast, ko domā veselības aprūpes darbinieki par šo jautājumu un vai viņi ir gatavi tiem pasākumiem, kurus mēs plānojam izstrādāt. Prospektīvā daļa ir ievērojami lielāka, un tā ir fundamentālā daļa, un šajā daļā mēs pievērsīsimies pašu mikroorganismu izpētei, to pacientu, kas iestājas stacionārā ļoti plašai grupai un loģistikai, kā viņi cirkulē, es pielietošu šo vārdu, pa stacionāra vides analīzi, lai saprastu, kurā brīdī pacienti ir inficējušies stacionārā vai kuri pacienti jau inficēti ir ieradušies stacionārā. Līdz ar to mēs veiksim apmēram 6000, varbūt mazliet vairāk mikrobioloģisko izmeklējumu, no kuriem daudz būs inovatīvi tajā izpratnē, ka mēs izmēģināsim un izpētīsim, ko nozīmē, jeb kāda efektivitāte rada tas, ka mikroba verifikācija notiks daudz ātrāk, 20–24 stundu laikā tikai 2, kā uz šī te pamata mēs varēsim pareizāk izmantot antimikrobiālos līdzekļus, saucamās antibiotikas, un mēs plānojam arī paralēli apmācīt vismaz 500 veselības aprūpes darbiniekus, kuri efektīvi un spēcīgi mācēs izlietot un izmantot visu to, ko projekta rezultātā mēs varēsim ieteikt. Balstoties uz Austrumu slimnīcas datiem un varbūtību, cik pacienti šādi ir Austrumu slimnīcā 5 gadu periodā, ekonomiskais efekts, tas būtu naudas izteiksmē, ir apmēram 10–11 miljoni. Es gribu uzsvērt, ka tas ir tikai Austrumu slimnīcā, bet pozitīvu rezultātu gadījumā varētu šo projektu izmantot arī tālāk vēl vismaz 10 Latvijas stacionāri.
Laboratorās metodas tiks izmantotas ļoti augstu līmeņa ar sekvencēšanu un genotipēšanu. To laboratorijas speciālisti labi zina. Tas ir priekš tā, lai samazinātu visas iespējas, lai palielinātu iespējas ātrāk noteikt mikroorganismus. Un plānotais ieguvums būs cilvēku dzīvība, cilvēku veselība, cilvēku īsāka atrašanās stacionārā, finanšu ekonomija un arī veselības aprūpes cilvēku izglītību un sabiedrības iesaiste šī procesa uzlabošanā Latvijā un varbūt arī plašāk pasaulē. Paldies! 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 Laiks jautājumiem. Tā. Tad ņemiet rokās mikrofonu, jā? Ja gribās tā tālāk no manis. Mēs divatā būsim vēl profesora Koļecova palīdzēs. Labi, tad lūdzu ņemam mikrofonu. Sākumā te par datiem cilvēki jautā, kādēļ tik vecus datus analizēs, vai nav pieejami 23. 24. gada dati? Patiesībā ir pieejama arī jaunāka data, bez šaubām, bet mēs rūpīgi gatavojoties projektam, un projekts bija jāiesniedz pagājušā gada augustā, un līdz ar to mēs izmantojām šos te datus, apskatot vienlaicīgi, ka principiāli dati nav mainījušies. Kāda plānota sadarbība ar Paules Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcu, kuri šobrīd jau ir antimikrobiālās rezistences metodiskais centrs ar valsts finansējumu? Jā, mēs bez šaubām no mūsu kolēģiem šajā jomā daudz ko mācamies un apskatām viņus publikācijas un viņu ieteikumus mūsu, piemēram, asociācijas sēdēs. Bet mēs nolēmām, ka mums vajadzētu izvēlēties lielāko Latvijas slimnīcu, jo tur būs vislielākais datu daudzums, kur varēsim iegūt. Tā ir arī neatliekamās palīdzības slimnīca, līdz ar to tur ir ļoti dažādi tie pacienti, un mēs esam sākumā paredzējuši visus pacientus notestēt pirmajā mirklī, un tiem, kas paliek stacionārā, tos mēs detalizēti izpētīsim, kur tad viņi inficējās vai kāda ir vide, tur, kur inficējās. Tos, kas nebūs inficēti, tos, kur nestacionēs, tos mēs tālāk nepētīsim, bet, protams, padomu līmenī un varbūt vajadzēs kādu citu palīdzību, jo mēs jau esam vēl atvērti, mums jau darbinieku štats nav pieņemts. Vai tad jau nav Latvijas statistika par nozokomiālo infekciju galvenajiem ierosinātājiem? Kāpēc tas projekta ietvaros vēlreiz jāpēta? Zināmā mērā liela daļa ir noteikti, un mēs viņus bez šaubām arī ikdienā zinām un ar tiem arī cīnamies, bet smalkāka laboratorā analīze, smalkāka šo ierosinātāju morfoloģiju un izpratni par to, kāds antibakteriālais līdzeklis tieši tam derēs, tas ir tas lielais ieguvums un ātrums. Nevis, piemēram, pacientam paņemam analīzi un viņam ir atbildi pēc diennakts. Viņš tātad nav ārstēts precīzi vai ārstēts ar citām antibiotikām, kas nebūtu īpaši pareizi. Mēs domājam, ka tas dos to ekonomisko efektu un arī labumu pacientam. Bet inovācijās ir tas pipariņš. Tad par inovācijām jautājums, uz kuru visiem jābūt gataviem šeit atbildēt, jo tas mums nāk katru reizi. Tātad, kas ir šī pilotprojekta veselības aprūpes pakalpojums, kur ir inovācija? Profesor Koļecova. Ir arī sagatavots. Labdien! Tad par inovācijām runājot, protams, šeit iet runa par metodēm, multirezistentas mikrofloras fenotipisks un genotipisks skrīnings, ko var veikt 1-4 stundu laikā. Tas ir būtiski. Tālāk tiek plānots izmantot multiplex PCR testēšanu, un šeit mēs varēsim atkal baktēriju, sēņu, vīrusu, DNS, RNS un rezistences gēnu noteikšanu veikt 1 stundas laikā. Un antibakteriālas jūtības noteikšana ar dažādām nanotehnoloģiskām un molekulārajām metodēm, un tas viss aizņems 6 stundas. Tad tas ir ļoti būtisks ieguvums laikā. Tā ir galvenā. Kā šis projekts integrēsies kopā ar nodibināto metodisko centru, kuram ir līdzīgas, pat vienādas funkcijas? Strādāsim kopā. Vai testēšana būs par projektu līdzekļiem? Jā. Kā praktiski izlietosiet projektu finanses? Tad varam iziet cauri vēlreiz finansēm. Kā tad tās tiks izlietotas?
galvenokārt laboratoriem izmeklējumiem, gan pacientiem, gan videi, statistiskai apstrādē visaugstākajos līmeņos pacientu iesaistei un arī darbiniekiem. Un kas būs tas pakalpojums, ko pēc tam valsts apmaksās? Algoritmi, vispirms mēs varbūt ne ļoti par to uzsvēru, būs algoritmi un ceļa kartes pēc atlasītiem indikatoriem, kā mēs ieteiksim, balstoties uz pētījumu, kā Latvijas lielajās slimnīcās vajadzētu rīkoties, lai samazinātu šo te inficēšanās skaitu slimnīcas ietvaros. Un piedodiet, kas bija tas jūsu... Kas būs tas pakalpojums, ko pēc tam valsts apmaksās? Kas būs tas, kas tad paliek? To es pagaidām nevaru pateikt, redzēs, kas no tā iznāks. Labi, tas izskatās no jautājumiem. Mums arī viss. Saku jums lielu paldies. Lūkojam, kas sakāms mūsu luksofora balsotājiem. Labi, vidēji slikti, rezultāti šādi. Kā tāda zolīda līkne mums tur sanāk ar vairāk izteikti labi vērtējumu.